Man tev ir jautājums, vai tu zini, kas ir tavs galvenais mērķis, kāpēc tu esi šajā kursā un uz ko tev vajadzētu fokusēties? Paņem nopauzē šo video un tiešām padomā par šo jautājumu. Kas ir tā lieta, uz ko tev vajadzētu likt galvenokārt savu fokusu visa šī kursa laikā? Nopauzē video un padomā. Es ceru, ka tu nopauzēji šo video un padomāji. Varbūt tev bija tādas atbildes, kā man ir jāzaudē tāds un tāds svars, man ir jāsakārto asinsspiediens, man ir jāatbrīvojas no asins cukura, bet jāievad diabētes remisijā. Visas šīs lietas, kaut kāda konkrēta specifiska mērķa. Un, lai gan visas šīs lietas ir labi mērķi, tie tomēr ir blakus produkti kaut kam citam. Un tas, uz ko tev vajadzētu galvenokārt likt fokus, ir uz šī uztura procesa tādu pamatīgu apgūšanu, pielāgošanu savām vajadzībām un savu izaicinājumu un grūtību noslīpēšanas. Jo mēs iesim cauri low-carb uzturam, keto uzturam, keto plus gavēšanai. Šie visi ir rīki, un viņus, mēs no sākuma iesim konkrēti procesam cauri, lai tu varētu tam visam adaptēties, lai tavs ķermenis varētu adaptēties, lai tu varētu apgūt visas šīs lietas. Bet šie visi ir rīki, kurus tu vari izmantot un pagrozīt un pielāgot priekš sevis, kā tev vajadzētu. Tātad pašā sākumā tavam fokusam vajadzētu būt, es uzsāku low-carb uzturu, kā es šo uzturu varu pielāgot sev, kādi ir mani personīgi izaicinājumi, ar ko man ir jātiek galā un kā es ar viņiem varu tikt galā. Jo tad, kad tu noslīpē, tagad tu tiec galā, tagad es zinu, kā ēst low-carb savā darbā, tagad es zinu, kā ēst low-carb kopā ar savu ģimeni, tagad es zinu, kā ēst low-carb uzturu, tā kā esmu ceļā, tagad es zinu, kā es varu tikt galā ar saviem saldumu krēvingiem. Forši, tagad tu esi gatavs virzīties uz nākamo soli. Un šādi izējot cauri katram tam solim, šādi atrisinot, apgūstot pamatprincipus katrā posmā un atrisinot grūtības katrā posmā, tu virzies tālāk, tur atkal tu izdari tieši to pašu, atrisini izaicinājumus, pielāgo sev, tiec ar visu to galā. Tā tu uzbūvē ļoti skaidru procesu priekš sevim. Tu zini, kā šo uzturu ievērot, tu zini, kā viņu pielāgot priekš sevis, tu zini, kā tikt galā ar saviem izaicinājumiem, un tas jau ir tas, kas nodrošina to, ka tu pie tā pieturēsies ilgtermiņā. Tas, kas tev ir jābeidz darīt, ir tev ir jābeidz meklēt perfektais maltīšu plāns, perfektā diēta. Tāda lieta neeksistē. Šim uzturu procesam, ko mēs šeit apgūsim, tā priekšrocība ir tāda, ka tu to vari pielāgot savai ikdienai, savai sadzīvei un saviem izaicinājumiem. Bet tas tavs darbs ir piefiksēt, nevis piefiksēt visus izaicinājumus, piefiksēt visus grūtības, nevis viņus ignorēt un risināt viņus. Vienu pēc otras vienkārši nežēlīgi iet cauri, vienu pēc otras izslēgt un atrisināt viņu. Un tas prasa laiku, bet ja tu vienkārši dzīsies pēc tā rezultāta, pēc tā gala mērķa un kā bērns uz laiku sēdēs un prasīs, vai mēs jau esam tur, vai mēs jau esam tur, vai mēs jau esam tur, tad tu nenonāksi pie tā rezultāta. Jo tiem no jums, kuriem ir bijuši bērnu mašīnā, ka jūs kaut kur braucat un ka viņi prasa šo jautājumu, ja jūs viņiem iedod stūru un gazas pedāli, viņi visticamāk nospiest gazas pedāli līdz grīdē, lai jūs tur pēc iespējas ātrāk nonāktu. Bet vai tas ir drošākais veids, kā to darīt? Tā kā loģiski, ka nē. Un ir lietas, kas ir jāievēro, ir noteikumi, kas ir jāievēro, un te ir tieši tāpatās. Tas pats svarīgākais ir tas, ka tev ir jāiemācās tikt galā ar saviem personīgiem izaicinājumiem. Es iedošu visus rīkus, kas tev ir nepieciešami, lai tu to izdarītu, bet tavs pienākums ir šos izaicinājumus un šos problēmas neignorēt, bet piefiksēt viņus un izdomāt, kā ar katru no šīm lietām tikt galā un tikai tad virzīties tālāk. Jo, ja tu būvēsi savu māju uz stikla pamatiem, uz ļoti švakiem pamatiem, tad viņa ātrāk vai vēlāk viss sabruks. Un tāpēc, ja tu gribi šo progresu un rezultātu ilgtermiņā un izdarīt to tādā veidā, izveidot to procesu tādu, pie kura tu gribi pieturēties, tad lūdzu, katrā solī nesteidzies, atrisina katru soli, saprot, kā to var pielāgot priekš sevis, priekš savām vajadzībām, tik galā ar saviem izaicinājumiem un tikai tad virzies tālāk, jo tas ir tas, kā tu nodrošinās stabilu un paliekošu rezultātu. Un, protams, es šeit esmu, lai palīdzētu, ja tev ir kādreiz kaut kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu raksti, prasi, un es būšu tur, lai tev palīdzētu. Ejam tālāk, nākamajā video mēs parunāsim par realistiskām
ekspektācijām. Un tad jau mēs ķeramies klāt gandrīz vai jau visam tam lokarbu uzturam un tā tālāk, tad mēs jau ejam uz to pusi.